Es negribu par senu vēsturi runāt. Īsti nav skaidrs, kad Latvijā parādījies zirgs vai reizē ar laivas cirvi un auklus keramiku ar baltiem. Tāda tā teorija vai vēlāk, kādu viņa izcelsme, bet fakts kā tāds, ka katrā zemnieku saimniecībā, normālā zemnieku saimniecībā mūsu apskatāmajā periodā vajadzēja būt vismaz 2 zirgiem. 2 zirgiem tāpēc, nevis lai kaut kur dotos uz pilsētu vai miestu vai pie kaimiņa, bet ar vienu, lai apstrādātu savus laukus, un ar otru, lai pildītu mūžas klaušas. Kā jūs redzējāt iepriekšējās lekcijās, tad 260, normālā saimniecībā 265 dienas ar zirgu. Tas nozīmē, ja nebūtu otra zirga, tad paša saimniecība aizietu postā. Tātad sētā vismaz 2 zirgi un normāls arī pārvietošanās veids jāšs, ko visi ir aizmirsuši, un kā kronisti min, tad arī latviešu sievietes tieši tādā pašā veidā, respektīvi meitas, tieši tādā pašā veidā ir uz zirga pārvietojušās zemnieces. Te ir tāda samērā nesena 20. gadu, 30. gadu sākuma aina, kur 2 jauni džentlmeņi ieradušies miestā uz veikalu, protams, jāšs. Un tas izskatījās gluži normāli. Protams, mūsdienās, tas izsaukt vispārēji izbrīni, kaut gan kāpēc ne? Kāpēc jābrauc ar velosipēdu vai motociklu, nevis jāšs uz zirgi, jādodās uz tuvāko pilsētiņu. Te ir broci zīmētie zemnieki izgatavotie sedli. Te vēlreiz par to pašu, ka periodā, tātad dzimbūšanas periodā, feodālismu periodā, kas būtībā pastāvēja līdz 19. gadsimta vidum, lielā mērā daudz ko zemnieki izgatavoja paši. Te ir vīriešu sedli. Sedliem, protams, nāca pāri pārvalks, āda, kaut kāds popējums un sieviešu sedli, kuros sēdēja jāteniski. Bet, kā raksta, kā saka, lietoja sievietes arī parastā veidā. Kā mēs zinām no kronikām 13. gadsimta, un kad visa lielā karadarbība notika ziemas laikā. Ziemas laikā, kā saka, bruņinieki un leiši uz Igauniju laupīt un Igauņi uz Latviju un tam līdzīgi. Viss tas notika ziemā, kad varēja pārvietoties pār aizsalušām upēm, ezeriem un tam līdzīgi. Un, protams, visos gadījumos bija līdzi ragavas, kurās varēja kaut ko iekraut, kaut ko aizvest, laupījumu vai beigtos pārvest mājās vai tam līdzīgi. Un kā brods zīmē, tad visi šie darinājumi, tie bija pašu zemnieku darināti. Vairumā gadījumu ragavas ir pašu zemnieki. Tātad te ir redzams, ka šo ragavu izgatavošanā nav neviena metāla daļa. Ne iejūgā, te ir aizāķēts, sēdēšanai ir pīts kurvis, respektīvi viss tas, ko Bīlenšteins samērā, es neteikšu nicīgi, viņš samērā precīzi teica, ka latvietis ir dzīvojis koka laikmetā. Vēsturiski jau tāda kronoloģija nepastāv, protams, mēs to savādāk saprotam, bet no otras puses, viss tika darināts no koka un paša zemnieka spēkiem. Vienu momentu. Kāpēc man iet uz priekšu? Tā ir viena lieta. Otra, mēs runājām visu laiku par muižu. Zemnieks dzīvo savu dzīvi, bet viņš ietilps muižā. Un tad, kad runājām par klaušām, šeit es tikai vēlreiz gribu atgādināt,
ceļā šim saimniekam par gadu jāiet ir, te ir kaut kāds, tā ir standarta, tātad līgums, ja, jāiet tik un tik dienas līdz Rīgai, jeb iekš to apgabalu, Jēkabštat, jeb Krisbergu, uz vien ceļiem pusi iet no Jurģiem līdz Miķeļiem, tātad vasarā puse no Miķeļiem līdz Jurģiem ziemā. Tātad, ja kaut kas bija jāved muižas ražojumu, tie paši lini, tad lūk, te ir kamanas, ragavas, kurās tā manta bija jāiekrauj, un tā tālāk līdzinās, un kā līdz šim pēc likumiem ar vezumu lielumu un svaru šurp un turp ir bijis, tā paliek arī uz priekšu. Nu, respektīvi, tās vienošanās bija uz ilgu laiku noslēgts, viņas palika nemainīgas, ja, un vai tā bija, teiksim, muca ar degvīnu, vai 2 mucas ar alu, vai milzīga krava ar liniem, vai labību, ja tas zemniekam, kā saka, nekādā veidā nebija tiesības izvēlēties, ja viņam bija jābrauc, tad viņam bija jābrauc. Un, protams, atkarībā no sētas lieluma, ja, kā mēs jau runājām, ja tā bija liela sēta, tad tur 5 reiz 120 versis līdz Rīgai, ja, un ja tā bija tā kā brāļa Kaudzīša tēvam, neliela sēta, tikai 1 reizi gadā līdz Rīgai viņam bija jābrauc turp un apakaļ no Piebalgas ar krāvu. Ja? Nu, lūk. Un te nu ir tas, ko latvieši parasti aizmirst, ka šiem transporta līdzekļiem, ka tie ir ļoti atšķirīgi un ka šīs ir ragavas, un šīs ir kamanas. Un atšķirība ir tā, ka stundu stāvu domādama, kam lai sēžu kamanās. Nevis ragavās, neviena pieklājīga meitene nesēdās. Senākās, manuprāt, par to vēl debatē cilvēki, bet senākajām parastas lieces tika izcirstas no dabiski izauguša egles saknēm. Nu, tur pamatīgi jāpiestrādā ir, bet tā saucamās raktās slieces, kuras nekādā gadījumā viņas neatliecās, tātad viņi bija izcirsta, ja, dabiskais liekums ir pārveidots, un līdz ar to te virsū nāk, tātad tās ir slieces, mietnes, uzkalas, apgalvenes, ja, un viss tas ļoti labi turās kopā, un viņi nekādā veidā nevajag vairs mēģināt atsaitēt. Ja mums ir, kā šeit, kā kamanām, nešaubīgi liektās slieces, ja, tad viņi kaut kādā veidā vajadzēja šajā gadījumā ar kulbu, iepriekšējā zīmējumā bija tur ar tām klūgām, ja, kur tie zemnieki stāvēja. Ja, katrā ziņā vajadzēja nofiksēt, lai tā liektā sliece neliektos, nedeformētos, ja, atpakaļ. Kas atcerās vēl koku slēpes, ja, tad slēpes jau lika, kad beidz slēpot, tad lika nevis ar tiem smailējiem galviem uz augšu normāli cilvēki, bet vienmēr uz leju, lai viņus neatlocītos atpakaļ. Nu, tas tā, ja, no pieredzes. Nu, lūk, un šīs ir tā saucamās kriju kamanas. Kriju kamanas var katrs ieiet pēc nodarbības, varam ieiet krogū, stadulā, un kas vēlās, es parādīšu pirkstu, kuras ir kriju kamanas. Respektīvi, te ir tātad viņi ir izveidot uzreiz jau, ja, kulba, un šīs malas ir aizpildītas ar krijām, jo viņiem nebija ne saplākšņa, ne plastmauras, ne bleķa, nekā cita, ar ko to varētu izdarīt. Nu, bēres tās varbūt varētu, bet bēres tās nav, laikam nebija īsti piemērot. Tā kā, lūk, šeit ir krijas, tas ir liepu, faktiski tā miza, ja, ar kurām izveidoja kulbu un kurā varēja pārvietojās cilvēku sēdus. Tā kā, ja kaut kad runājiet par bērnu ragaviņām, tad tās ir ragaviņas, nevis tās ir kamaneņas. Ja tās ir tādas, ja, bet te ir tas pretējais, ja, ka būtībā bērnu ragaviņas lieto tikai
cilvēciņu pārvadāšanai. Ja? Un tāpēc latviešu valodā ir tāds jūklis. Ja? Bet kamanas tas nozīmē, ka tās jau ir tikai tā. Nu, lūk. Un šeit Brods ir brīnišķīgi zīmējumi mums atstājis, kur kalpone ved bagāta tirgotāja vai pilsētnieka dēlu šais kamanās pa bruģi uz skolu. Respektīvi, atcerieties to, ka slieču transportu senatnē lietoja jebkurā gada laikā. Man gadījās būt ziemeļos, Kolas pussalā, un vietējā iedzīvotāji žēlojās. Viņi saka, šogad ir tik sausa vasara, ka nekur nevar aizbraukt pie kaimiņiem. Nu, kaimiņš dzīvo 400 kilometrus, ja? Respektīvi, viņa kamanas neiet pa to sauso zāli. Ja? Tā kā ļoti ilgi, tātad padomājiet, tas ir 18. gadsimta pašas beigas, ja, un joprojām šī tradīcija ir saglabājusies, nevis riteņu transports. Šīs izrakstītās kamanas Kanādas mākslinieks Ozols ir uztaisījis repliku, dāvinājis Latvijai uz 100 dziesmu svētku 100 gadi. 100 gadē viņa bija eksponēta. Un pēc tam, protams, tas tika atdāvināts Brīvdabas muzejam, šis te replika. Dabiskā lielumā, tāda kā viņš ir sapratis, ja, no viena šī zīmējuma, un kas vēlās, var ieiet tur veikaliņā, un veikaliņā mēs šīs kamanas izmantojam kā interjera dekoru, kā priekšmetu, uz kura kaut ko uzklāt, jo Dievs pasaka, ka mēs tik skaistu repliku, tā kā viņi tur ir, ievietot kaut kur pie tām kamanām, kuras mums ir oriģināli. Ja? Tātad tādas izskatījās izrakstītās kamanas. Protams, jūs visi saprotiet tehnoloģiju, ja? Tātad uztais kamanas, nodedzina melnas un ķerās ar kaltu klāt un izgriež baltu ornamentu. Un viss. Un šis periods ir samērā īs, samērā maz ir mums dokumentēts, bet viņš ātri pazūd, un tad jau, kad nāk krāsas, tad viss tas mainās. Bet tas ir viens no senākajiem koku priekšmetu dekorēšanas veidiem Latvijā. Pardon. Te ir otrs izrakstītās kamanas. Kamanas tās ir, ja? Tās nav ragavas, un te ir tas, ko es jums teicu, ja, ka, lai tās liektās liecas neatliektos atpakaļ, ja, viņas ir nodrošinātas no atliekšanos. Un, protams, šeit nav nekāda dzelsāķi, kā jaunākajos laikos, ja, bet viss arī ar klūgām piesiets, un tas dekorēšanas paņēmiens ir tieši tas pats vecais. Protams, var vēl būt, es nezinu, cik vai tas ir tīši vai netīši, ja, ka tad baltais kaut kur ir mēģināts iekrāsot sarkans, ja, lai būtu krāšņāks. Un, ja runā par apģērbu, ja, tad tās ir komentārā, ka tās ir pierīgas latviešu zemnieces, kas atvedušas uz tirgu savus preķus. Ja. Lūk, kā viņas ir ģērbušās. Nevis vīzēs un kā mēs visur. Ja. Tās diferenciācijas ar dažādiem novadiem, dažādām vietām, dažādiem zemnieku slāņiem arī ir diezgan ievērojami. Tā. Nu, visilgāk ragavu lietošana saglabājas. Nu, nevis pilsētās, bet lauka apvidos, ja, te jūs redzat 30. gados braucienu ar piena kannām uz vai no pienotavas. Un te ir arī viens no cits drusku
kamanu veids, jā, ar sēdekli. Un tad tieši tas pats, jā, jūs redzat, liek tās slieces, un lai viss tā konstrukcija ir izveidota, jā, lai viņas noturētos. Un, protams, te jau ir ļoti 19. gadsimta pašās beigās, pēc tās rūpniecības revolūcijas laikā un 20. gadsimta sākumā, jā, kamanās ir, sevišķi kamanām, ir ļoti daudz zelta detaļu, un viņas kļūst ļoti izturīgas un tam līdzīgi. Un te ir tāda lieta, ka jau Zviedru valdības laikā, kad bija zirgu trūkums, tad mēģināja pierunāt muižas, muižas to arī plaši esot izmantojuši dažas, art un pārvietoties ar vēršiem. Latvijā zemnieki šo ideju, ja tā var teikt, šo paņēmienu nekādā veidā neatbalstīja. Mums nav neviena tāda īsta dokumentāla liecība, ja, ka kāds zemnieks būtu ar vēršiem strādājis. Nu, droši vien jau bija, ja? Bet te ir 30. gadu uzņēmums, kur mēs varam redzēt, ka tas vērsis ir iejūgts nevis tā, kā tam parasti jābūt, divjūgā ar pieres to iejūgu, bet gluži tā kā zirdziņš, ja, ar loku un ar ilksīm, un lai nekad jūs neteiktu, ka tā nevarēja būt, ka nekad tā nebija. Bija, ja? Bet tas ir samērā rets gadījums. Igaunijas muzeja, piemēram, ir pilni ar vēršu aizjūgiem, brīnišķīgi dekorētiem, ja? Mums neviena tāda nav. Kāpēc mums viņš tā? Nu, zirga transports tika izmantots, tātad slieču transports zirgiem tika izmantots ļoti bieži ziemā. Redziet, visi tāpat kā darba dalīšana, ja, vīriešu, sieviešu darba, nu, meždarbos nav dzirdēts, ka kāda sieviete būtu tikai kaut kādos izņēmumu gadījumos, ja, pie koku gāšanas piedalījusies. Tāpat arī šeit, ja, atkarībā no laika apstākļiem viss tas darbs tiek plānots, un, protams, mēs arī zinām, ka ziemā cirsti koki, kad viņi zaudējuši, kad viņi vairs necirkulēs silas, ir daudz izturīgāki būvēs nekā tie, kas ir jebkurā citā laikā. Un izvešanai, kā redzēt, viens ragaviņas, un kaut kur uzlikts vēl uz vienām, ja, un bezgalīgi gara baļķi, vienu vai divus, tur divi blakam, divi iejaugi, ja, varēja pārvietot. Un nekādā veidā, kā saka, neskādējot videi, neskādējot mežam, šādā veidā viņus izveda laukā. Nu, tik daudz par slieču transportu. Nu, protams, vēl ir tāda lieta, ka ar sliecēm noveda bieži vien labības gubiņas no Rudzu lauka, ja, vai labību, jo pa rugājiem tā labība slīdēja un tam līdzīgi. Bet te mums jāpāriet ir pie tā, kas liekas diezgan dīvaini, bet kas izskaidro to, ka mēs esam dzīvojuši oikumenes malā, kā grieķi teica, pašā pasaules malā. Šeit ir asīriešu rati. Nu, tā jau ir 4000 vairāk gadu vēsturi no šodienas skatoties. Te ir dzelzs laikmeta riteņi no Rietuma Eiropas, no purva izrakti. Te risinājumi varēja būt ļoti dažādi, ja rumbas īpaši ielikts iekšā. Un te ir romiešu mozaīka, kur mēs redzam klasisko vēršu iejūgu. Iejūga ar, šeit ir tas iejūga koks, ja, kāda es teicu, Igauņu muzejos ir
ir daudz un skaisti izrotāti un var kā saka, rīkot izstādes. Ja? Un romiešu rati ar dēļu vai planku riteņiem un uz dzelzs iestiprinājumiem. Un te mēs nonākam pie tā secinājuma, ka mums nav nekādu arheoloģisku, rakstisku vai, neteiksim, mutvārdu pierādījumu, ka līdz 13. gadsimtam latvieši un lībieši būtu lietojuši riteņu transportu. Kam es pilnībā piekrītu un arī tā uzskatu, jo, ja mēs paskatītos uz Latvijas karti, mēs skaidri redzētu, ka, lai nokļūtu līdz tirdzniecības ceļiem, līdz jūrai, Latvija ir pārāk bagāta ar jūrā ietekošām upēm un šķērsām. Tiem cilvēkiem nekādas vajadzības nebija pārvietoties šim ciltīm, un, lai pārvietotos, ir vajadzīgi ceļi. Lai būtu ceļi, ir vajadzīga kaut kāda valsts centralizācija. Vispār, lai būtu ceļi. Ja? Tās bija meža takas. Tā kā, ja arheologi kaut ko atradīs, jo lieta jau ir tāda, ka visapkārt ir Dānijā, tur ir bronzas rati un riteņi atrast, un arī Zviedrijā, un kā tā pie mums nav? Piedodiet, nekādas vajadzības viņiem nebija. Ja? Tā kā pat romiešu laikos, kura naudeņa pie mums ir atrasta, mēs varam uzskatīt, ka riteņu transports bija pilnīgi, kā saka, nevajadzīga lieta. Tā. Bet mēs esam nonākuši līdz brocem, līdz 18. gadsimtam, un šeit mēs redzam zemnieku, kurš brauc iespējams ar kaut kādiem labības maisiem uz Rīgu vai uz Krisburgu vai Jākopštatu, ja? Tas gan ir Vidzemē, un mazs zirdziņš un tā saucamie galdu rati. Galdu rati, un te ir šie paši galdu rati pēc 100 gadiem. Nekas nav mainījies. Mainījies ir tikai tas, ka tagad streņģis un rumbas, ja tās ir no dzelzs, bet pārējai šī konstrukcija ir palikusi tieši tāpat. Tā ir fotogrāfija, acīm redzot, vai no 13. vai 14. gada, katrā ziņā īsi pirms Pirmā pasaules kara. Tātad vairāk kā 100 gadu pagājis no brodu zīmējuma, tāds pats mazs zirdziņš, tādi paši rati, kuriem viena konstruktīva nelaime, ka, lai pagrieztos, vienmēr viņi te griezās iekšā. Respektīvi, ārkārtīgi liels pagriešanās rādījos, diezgan neērti, bet katrā ziņā viņi bija tādi, kurus, kā Broce apgalvo, katrs zemnieks gatavoja pats. Viņš mācēja izgatavot ratu, protams, lai izgatavot rumbu, tur bija jāpasūta kādam, kam ir virpa, koka virpa, kas to var izdarīt, ja? Bet viss pārējās detaļas ir paši zemnieki taisīts. Vai viena vai vairāku. Un tagad paši galveno, ko es gribu lūgt, lai jūs atceraties, kas latviešu valodā ir galds. Latviešu valodā līdz vāciešiem tāda vārda kā dēlis nebija. Dēlis parādās tikai tajā brīdī, kad ir zāģis, ar kuru var izzāģēt gareni virzienā, un tas ir dēlis. Līdz tam latviešiem bija tikai galdi, kuri tika izplēsti no viena bluķa ar plēšanu, un pēc tam ar slīmestu vai skrubi nolīdzināti. Ja? Tā kā galds, un tāpēc, mēs dažos, piemēram, pagastu tiesas protokolos rakstīts, viena galdiņu tīne, viena dēļu tīne.
vai tēļu kaste, ja? Nu, kāpēc galdiņa tīna? Mēs zinām, tīna ir cilindrisks trauks, ja? Kas varbūt kā no dēlīšiem taisīts, tā arī no galdiņiem. Ja? Savā laikā to atšķīra, ja? Jo tur katrā ziņā bija kaut kāda atšķirības starp to darināšanas veidu un izmantošanu un tam līdzīgi. Ja? Tātad tas ir galds, un galds nevis tāpēc, ka uz galdu viņš sēdēja, ja? Bet tāpēc, ka tā kaste bija no galdiem. Nevis no kurvja vai pīta vai tam līdzīgi. Nu, te ir tas pats galda ratu variants, malkas pārvadāšanai. Acīm lielāka riteņa tikai uztaisīt, bet principā visa tā konstrukcija ir tieši tāda pati, un tas ir populārākais. Un šis populārākais galdu, šis populārākais ratu veids, viņš pastāvēja līdz pat 40. gadam. Te jūs redzat zemnieku pāri kaut kur braucot ar tiem pašiem galdu ratiem, ja, kas būtībā, viņi bija universāli savā laikā. Ja, tātad zemnieks lietoja viņus visur līdz arī šādai vajadzībai, ja, sienu vešanai. Un te nu ir tā interesantākā lieta. Te ir mēsltalka, un 30. gadu statistika, mēs tūlīt redzēsim to tabulu, uzrāda ārkārtīgi interesantu lietu, ka galdu rati ļoti daudz ir saglabājušies Latgalē un Zemgalē. Kaut gan Zemgalē tam tā nevajadzētu būt, bet izrādās, ka ienākot jauniem transporta līdzekļiem, labākiem ratu veidiem, tie galda rati tiek saglabāti un atstāti lūk šai vienai obligātajai, ikgadējai vai vairāk vienā gadā funkcijai, mēslu izvešanai. Ja? Un lielas saimniecības to varēja atļauties. Nabaga saimniecībās, protams, tāds Latgalē tāds luksus nevarēja pastāvēt. Un tas izskaidro to, kāpēc teiksim, bagātā novadā, kad statistiķi prasa, cik viņiem galdu rati, ja, viņi tur uzrāda vairākus, un pat kokas ratus, ja, vēl. Bet tā kā viņus lieto maz, ja, tad viņi ir pielietojami. Ir vēl dažādi specifiski rati, piemēram, šie, kurus izmantoja vidzemē ar ļoti maziem ritenīšiem, ar lielu platformu, lai tā saucamie guba vāģi, lai novestu labību no lauka. Vai kurzemnieku rati, kuriem ir pilnīgi cita konstrukcija, ja, un kuros var universāli šo augšējo daļu pārveidot vienā vai otras kravas vešanai. Te ir arī tas, ja, pa tiem galdu ratiem, jo te ir rakstīts gan kokas rati, ja, bet visos man, vismaz zināmajos gadījumos, tie, kas saglabājušies, ja, tie kokas rati, tie bija arī tie galda rati, ja, lūk, tie bagātajos novados, viņi saglabājušies, un, protams, ja viņi ir saglabājušies Latgalē, tad tur pavisam citu iemeslu dēļ, ja, jo tur tādas iespējas liekus ratus turēt nebija. Tā kā ar statistiku kādreiz ļoti, kā saka, uzmanīgi jārīkojās, jāmeklē izskaidrojums, kāpēc šī parādība, ja tādā veidā ir atspoguļot. Ja, jo citādi iznāk, ka zemgaliešiem tas transporta līdzekļu līmenis ir krietni zemāks nekā vidzemē vai kurzemē. Lūk, te ir tas sienu gubiņu novešana vai labības gubiņš. Kāpēc mums neiet? Viņš ir ieciklējies uz kaut kādām sekundēm malkas vešanai, bet šeit jau ir šie vairs nav galdu rati. Te ir nākusi jauna konstrukcija, ka
platforma ir pacelt platformas rati, jeb raspuska, kad pacelt virs riteņiem, priekšējie riteņi brīvi griežās un daudz ērtāk viss tā variēšana un braukšana ir un var arī uztaisīt platāku, tātad to platformu par ratu apjomu un lielāku kravu pārvadāt. Vai, teiksim, kombinējot, tātad rati tika izmantot, pieņemsim, tad piegādā malku, iekraujot, izkraujot, viss tas bija no ratiem. Visi, kas ir bijuši Brīvdabas muzejā, droši vien ir redzējuši mūsu Liepājas ostas noliktavu. Ja? 17. gadsimta beigi. Tur, nezinu, kāpēc ieejas durvis ir tādā augstumā visas. Viņi ir tieši tajā, šīs durvis ir tieši tajā toreiz izmantojamo zirga transporta ratu līmenī, no kuriem piebraucot, tāpat kā tagad, ja? Tagad arī ir kaut kādi konstrukcijas, pie kurām piebrauc klāt, lai nav jāceļ uz augšu. Tāpēc arī ostas noliktavā ir durvis tādā augstumā, un tās trepītes, kas tur ir pieliktas, tās ir tikai smukumam un apmeklētājiem. Tā kā viss tika pielīdzināts lūkšam zirga transporta izmantošanas iespējām. Zirga transports, protams, bija dominējošais Latvijā līdz 1940, kuram 5. gadam, ja? vai 7. kad zirgi tika nacionalizēti. Un šeit jūs redzat kāzu braucienu drustos. Īsts, neviltots, pareizs, pūra vešana, tāda, kā tā ir, redziet, ar visu meitu precās, ar visu skapi, visu zirgi ir izpušķot, ja, un brauc cauri miestiņam lepni šādā veidā. Tagad drusku savādāk, ja, auto ar bantēm un bez pūra. Kā tāda pilnīgi neatņemama dabiski. Protams, ir arī publikācijas, galda rati Latvijas lauksaimniecībā, tas izdevums ļoti labs, ja, kur ir 30. gadu beigās, no tāda transporta attīstības viedokļa ir vidējais uzmērojums, ja, un mums, kā saka, ir palicis teiksim, vēsturē, ja mēs varam salīdzināt, cik tie nedaudzie eksponāti, kas ir saglabājušies, ja, cik viņi tam vidējam tipam varbūt atbilst, ja, šie mēri. Protams. Vai arī rati, tāpat kā ragavas, tās tika izmantotas visdažādākajos veidos, arī ļoti garu priekšmetu. Un te ir viens no tiem tā saucamā raspuska, ja, kurai ir iespējams atdalīt. Mums ir Kurzemes laidarā ir tādi rati, kur ir iespējams priekš un to aizmugurējo daļu atdalīt, ja, un izmantot autonomi. Tātad, ja, tā krava būtībā ir tā, kas sasiet, ja, kas satur kopā un var izvest bezgalu garus būvmateriālus, kā šai gadījumā. Tā, un beidzot mēs esam nonākuši līdz izbraucamajiem ratiem. Sabiedrība attīstījās, un te ir izbraucamie rati. Te ir tie gan 30. gadi, bet šis ratu tips ir pazīstams jau 19. gadsimtā zemnieku vidē. Jā, starp citu mūžām un pilsētniekiem tur tas ratu tips atšķirās. Tur ir dažādi kurju varianti un tam līdzīgi, pa kuriem es nepieskāršos. Tātad ļoti īsi, ļoti augsti, lai var redzēt, un 2 braucējiem. Un lūk, šeit apakšā ir mums zināmais vecākais šāds paraugs. Tieši tādu ir zīmējis
savā laikā Brencēns, ilustrējot Mērnieku laikus, un mēs zinām, ka Brencēns Mērnieku laika ilustrācijai piegāja ļoti atbildīgi. Viņš brauc uz Pievalgu, viņš sameklēja tā laika artefaktus, pagājuši jau bija pār pa 30 gadiem, sameklēja tā laika artefaktus, un te ir šie piebaudzeni rati ar pītu aizmuguri, ļoti augstiem riteņiem, un tieši tādas jūs varat apskatīt arī Stadulā. Un ja kāds ir dzirdējis par ķenču lūkšanu, tad Brencēns ķenci ir zīmējis tieši šādos ratos. Ja, tā kā. Nu, lūk. Un te ir otrs variants, jau nākošais ratu attīstībā, tas ir parādās atspērs, parādās dubulta atspērs, kas vispār ir 19. gadsimta viens no ievērojamākiem sasniegumiem rūpniecībā. Un, protams, viņš momentāli ienāk arī Latvijā tiem, kas to var atļauties. Te ir vēl viena ģimene izbraukumā, tādos izbraucamajos ratos augstajos. Nu, tā kā padomājiet, jā, tie, kas brauc ar automobīļiem, jā, uz tirgu vai uz veikalu vai vēl kaut kur cauri mežam, kā jums katru reizi vajadzētu sataisīties, jā, lai neskatoties uz laika apstākļiem un vēl bērni ņemot līdzi, pārvietotos. Nu, te ir saimniece ar vienkārši smukumu bildi ar skaistu zirdziņu. Un beidzot mēs nonākam pie viena ļoti īpatnēja transporta līdzekļa, kuru pirmie pieminējumi, varbūt, ka ir arī agrāk, nezinu, bet ir brocem, un broce apraksta tādu transporta līdzekli, kas ir ienācis no Krievijas un sauc par drošku. Nu, tā kā viņš ir ienācis no Krievijas, tad loģiski viņš vispirms parādās latviešu vidē Vidzemē. Un te lūk ir droška. Droškas konstrukcija ir ārkārtīgi vienkārši, 4 riteņi apkalti, plāces. Te ir 2 gredzeni, uz kuriem tātad šī plāca grozās. Un viens liels dēlis, kas veido korpusu. Šis ir tikai kurvis, kas ir uzlikts virsū, kuru mēs redzēsim varbūt visdažādākajos veidos. Amortizāciju nodrošina šī dēļa elastība. Lūk, te ir tāds pats apmēram, ja? Tātad te ir tas kurvis, tas ir 30. gadu beigas, spriežot pēc šīs stabiņa, ja? Jo nav precīzāk datējuma attēlam, ja? Tātad riteņi, šīs plāces un uz dēļa uzsēdinātais kurvis, ar kurā jau var 1 vai 2 pasažieri sēdēt. Un tas ir populārākais, cik ir izdevies konstatēt, populārākais individuālā transporta veids. Pārvietojās gan ļoti, kā saka, tas ir atkal pirms Pirmā pasaules kara attēls, bet tagad pievēršiet uzmanību, protams, kundze ir ļoti eleganta, aizgāja apakaļ. Bet ka šeit tātad priekšā ir dēlis, bet aizmugurē tas dēlis jau balstās uz atsperēm. Ja, te viss ir metāla konstrukcija, un līdz ar to šī droška ir ieguvusi jau pavisam citu kvalitāti. Tātad droška, ja varētu teikt, luks, atšķirībā no šīs, ar ko brauc 3 latviešu sievas, un kurām
kā jūs redziet, aizmugurē tad nāk ārā tas dēls, ja, un te ir vienkārši statņa konstrukcija, un tas ir drausmīgs krateklis. Tā kā droška no droškas arī atšķirās pēc savas attīstības pakāpes. Nu, te ir pavisam eleganti kurju droška un kā saka, lauku ģimene un vecie saimnieki, acīm redzot, dodās kaut kur izbraukumā vai atbraukuši. Un te ir jaunieši kā jaunieši. Ja, droška var salīdzināt ar mūsdienu bemberi braucējiem, ja, kuriem viss dzirdziņš jādzen, cik viņš iet un skaļi jāklaigā. Vai arī ar tādu drošku brauc godājams daktaris un mācītājs un viss pārējie. Ja, tā kā tas ir sava laika, 20. gadsimta pirmās puses, universāls, individuālais pārvietošanas līdzeklis. Šeit ir arī dubļsargi, ja, atšķirībā no tiem zēniem, ja, kas brauc uz ballīti, pēc viss spriežot. Un te ir ģimene, kas taisās izbraukumā, un, protams, viņiem ir kārtīgs pārklājs, lai, kā jūs redziet, apakšā ir viss diezgan dubļains, ja, lai viņi galīgi nenotašķītos. Tā kā tās bija tādas sava laika problēmas. Un te ir droška lūk savā klasiskākajā veidā, jā, ar sānisku sēžam, 1, 2 vai pat 3, kā jūs redzējāt attēlā. Un nevajadzētu lietot vārdu līnija droška. Tas iznāk tautoloģija, jo krieviski ir ļņeika, ja, un droškas tips ir droška, un tad iznāk līnija droška, tāds ļoti nedabisks saliktenis. Ja. Tātad droška ir vienkārši viens dēls, un papildinot to terminoloģiju, tātad kurju droška vai pusdroškas ar atsperēm vai tam līdzīgi. Tas ir tas vienkāršākais veids. Tā visi tilti, protams, par mazākajām upēm bija piemēroti tikai šim transporta līdzekļiem. Tādi, kas vairs, es nezinu, vai kādā vietā ir vēl šādi saglabājušies. Man šķiet, ka nav, cik tagad ceļots. Un te ir klasisks, ļoti labas kvalitātes lauku ceļš. Ļoti, ļoti labas kvalitātes, tikai iedomājieties, ka jūs braucat ar to drošku bez atsperēm, un tagad tas ritenis uzlec uz šī te akmentiņa, ja, tad jūs tie braucēji iekšā sakratītos. Bet citādā ziņā viņš ir ideāls, tātad vidus daļa. Lai, kā saka, kino taisītāji jūs nepiešmauc, ja? Vidus daļai jābūt ir ar pakaviem, kā saka, uzartai bezmaz, ja? Un tām sliedēm ir jābūt iebrauktām šādām, nevis ar autoriepām. Un vēl viena lieta. Katram ceļam blakus bija gājēja taka, vai tuvāk grāvim, vai tālāk, bet taka bija obligāti. Neteiksim obligāti, bet viņa bija vēsturiski izveidojusies. Ja? Un vēl, kā saka, manā jaunībā, piemēram, Pleskavas šosejai blakus lielāko daļu, vai tur gar Valkas ceļu, ja? Visur gar ceļmalu gāja vēl taka, ja? Pa kuru varēja gājēji vai riteņbraucēji. Tā, un Brods raksta, ka latvieši ceļojot vislabprātāk apmetās brīvā dabā. Un cik mums ir vēl minūtes palikušas?
Cik minūtes palikušas? Tieši tikko uzdot jautājumus. Ja jums ir kas sakāms, jūs varat droši piebilst Mārtiņ. Es laikam kaut ko noskaudu, un būtībā iznāk tā, ka 3 vārdos. Nu, kāpēc mums neiet šoreiz? Tad lūk, te ir klasisks, nevis apmetās krogos, un te pie reizes tātad iepazīstināšana ar šo krogu. Krogs uz ceļa starp Skaistkalnu un Baldoni virzienā uz Rīgu. Un tas ir mēs pašreiz esam šajā telpā. Tas ir plāns, pēc kura 1831. gadā šis krogs tika uzbūvēts. Un krogs ir būvēts pēc Vidzemes, kaut arī viņš nāk no turienes, no Baldonas muižas bijušās. Ja? Viņš ir uzbūvēts pēc Vidzemes krogu parauga, ka ir zemnieku stadula, tā saucamā vācu stadula, zemnieku krogs, jeb lielā istaba, kur mēs esam, blakus ir bufets telpa, vidū ir manteļskorsteins, un te ir smalkākai sabiedrībai. Ideja bija tāda Zviedriem, ka krogi jābūvē. Krogi bija jau, ja? Tā bija muižas privileģija, krogas būvēšana, ja? Respektīvi muižas, ne personīgi muižnieki, bet muižas privileģija, tiesības. Ja? Būvēt krogus, kroģēt uz savas zemes, bet Zviedriem vajadzēja pārvietot pastu, zemniekiem vajadzēja kaut kur tās klaušās braucot ar šīm precēm, vajadzēja kaut kur droši nakšņot, un tāpēc bija valdības noteikumi, ka jūs uz nakti varat šeit iebraukt blakus ar savu kravu, pārnakšņot, par to nav jāmaksā, nīkuļot visu nakti šeit krogas istabā, uz soliem, uz grīdas, ja laimējās uz krāsnes kādām vai kur, ja? Un no rīta krodznieks attaisīja vārtus vaļā gaismai austot, un visi laimīgi brauc uz Rīgu vai uz Šenbergu. Un tas pats, bet šī daļa, tā bija drīzāk paredzēta sākotnēji karaliskajam pastam un ceļotājiem, tas nozīmē augstāko, citu kārtu pārstāvjiem, ja, tirgotājiem, kaut kādiem muižniecības pārstāvjiem un tam līdzīgi. Un tāpēc bija noteikts, ka Zviedru laikos, ka krogiem, kuriem nav stadulas, tādas ir jāpiebūvē, un visiem jaunajiem krogiem jābūt ir ar stadulām. Un lūk, šis likums pastāvēja spēkā, šī nakšņošana bez maksas krogas telpās līdz pat 1900. gadam, kad Vidzemes, un pareizāk sakot, Baltijas muižniecība pārdeva cara valdībai alkohola tirgošanas monopolu, darināšanas un tirgošanas monopolu. Jo savā laikā Pēters I iekarojot Vidzemi, visžēlīgi atstāja muižniecībai visas privilēģijas, bet tai pašā laikā Krievijā pastāvēja valdības monopols uz alkoholu. Un vietējai muižniecībai tas bija ārkārtīgi ienesīga lieta un mūžīgais Krievu muižniecības apskaušanas objekts, ka lūk, tiem baltiešiem, Baltijas muižniekiem, ja, ir šī privilēģija. Un, ja nemaldos, par 20 miljoniem zelta rubļu šī privilēģija tika kronim pārdota, protams, pēc tam proporcionāli sadalīta. Un ar to arī krogus epopēja beidzās, krogu vietā sāka būvēt ko? Monopolu bodus. Vienīgo monopolu bodi, pilnīgi veselu, ko es zinu,
Vajag apskatīties Drabešos, braucot no Rīgas labajā pusē, viņi ir leņķī pret šosei ar cakotiem logiem, ar bliķi apsistām durvīm, ja? Nu, tādu, ko es zinu, ja? Un līdz ar to krogiem vairs, teiksim, tā varenība bija zudusi. Tā krogas telpa, kā to zīmēs Broce senākajos laikos, man ļoti patīk. Un žēl, ka, teiksim, mūsdienu publika nevar pie tā pieradināt, ja, ka te būtu viens vismaz super garš galds, tā kā šeit ir, ja, kā krogumu vajadzētu izskatīties pa soli mums ir. Protams, te ir kāds nolūdus apmeklētājs. Protams, viņam ir koka aluskauss, ne jau māla. Ja, tepat ir arī rokas dzirnavs, neskapēc. Un šī apkuras ierīce, par ko liecina? Par to, ka nav dūmenis, jā, ka tas ir tik primitīvs šis krogus ir, ka tātad visi dūmi nāk šajā telpā iekšā. Nu, protams, te ir arī ārdi. Te jūs varētu savus samirkušos kažokus, teiksim, uzkarināt jau uz nakti, lai notekās, ja nav augsts vai tam līdzīgi. Nu, tādā veidā šajā krogas istabā pārnakšņot. Nu, un, protams, tas staigā visādi dzīvā radība un kas tikai te nav. Ja? Bet Brods ir devis ļoti, ļoti precīzi, ļoti skaistu krogas interjeru, tādu, ka mēs tiešām varam arī ar šo salīdzināt. Un te ir krogas, kura vairs nav, kurš atradās tieši te pāri pie mūsu gājēju pārējais. Tur tagad ir līdzena vieta, un Brods raksta, ka tālumā, 10 verstu attālumā var redzēt pilsētas torņus caur tām durvīm. Ja? Un te ir, protams, nākošā stadija, krogas pie pilsētas, tad te ir holandiešu krāsnes, tā saucamā, ja, podeņa krāsnes, kurai ļoti, ļoti racionāli sasilda šo telpu, un tātad tas ir pierīgas krogas. Nu, un te ir ļoti, 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 ļoti efektīvs, tātad mājās ejot noteikti izejiet cauri stadulē un iedomājieties. Nu, manuprāt, mūsu krogumu šis elements ir noskausts vai nu būvējot, vai pārvedot, vai vēl kaut kādu iemeslu dēļ, un tāpēc viņš šķiebjās. Tātad te ir vietas, ja, kur novietot zirgus. Zirgi, protams, ir izjūgti, ja viņiem priekšā barība nolikt, un te ir tāds transporta līdzeklis, kas nav absolūti zemniekiem raksturīgs. Ja, te ir krodzinieka cūks, tad cilvēks nes koka spaiņos zirgiem padzerties. Te ir, acīm redzot, tas braucējs, ja, kurš ir noguris. Es ceru, ka tās muces jau ir tukšas, ka viņš brauc apakaļ, ja viņš tik droši var gulēt, ja, ka viņu, kā saka, no tām mucām kaut ko neizzog. Jo tā bija viena no sarežģītākajām vietām, vest degvīnu, ja, no tām muižu dedzinātavām uz pilsētu, ja, un turpat viņš arī nakšņos vai atguvies. Nu, lūk, tāda izskatījās tā stadula. Un tā aina ir pilnīgi tāda, ieejot arī mūsu stadulā. Nu, otrā pusē droši vien būtu savādāk. Ja? Tur kādu kalpi apkalpot tos zirgus un būtu savādāk rati vai karieti. Un tad varbūt no tāda nopietna lieta ir, ka ar melnajiem punktiem kur ir trešais, ja? Tātad šeit ir karte, vācu pētnieks sastādījis, un viņi ļoti labi raksturo to zviedru
Zviedru politikas ietekmi, ja, uz visu Baltiju, tātad Igauniju un Vidzemi arī. Un tātad tie melnie punkti ir viņa konstatētie. Te ir ļoti maz to krogu virsū, ja, bet principā viņi attaino to reālo situāciju. Ja, viņš nav viss apsekojis. Tie melnie apaļie punkti ir krogi ar 2 stadulām. Un tātad, ja jūs pārceļaties, nu šeit acīm redzot ir domāts tas mūsu pašreizējais labi zināmais krogs. Un, ja jūs pārceļaties uz Hercogisti, ja, tad Hercogistē, tā kā nebija vienotas likumdošanas, visi krogi ir tikai ar 1 stadulu. Ja. Tāda savdabīga Vidzemes un Igaunijas īpatnība. Nu, te ir cilvēks Redeļa orītē, piebrauc pie pārceltos, jumts ar lubu jumtu, krogs ar lubu jumtu un dažādi šie pārcelšanās veidi pār upēm, jo, piemēram, pat tilts, teiksim, Gaujas šķērsošana braucot virzienā no Vidzemes bija diezgan sarežģīta lieta un nemaz nerunājot par lielākām upēm. Un tā populārākais, teiksim, prāma pārceltos veids, kāds, kā jūs ziniet, vēl tāds kā ekskursija objekts ir saglabāts laimīgā kārtā Līgatnē. Būtībā pārvietojas straumi viņu pa dzenu pāri, un te ir šāds prāms Lielupē. Nu, ekskursanti ar ūdens, ar visiem braucamajiem savulaik apskatot Kokneses pilsdrupes. Nu, tiem, kas nav redzējuši dabā pilsdrupes, es domāju, šis skats ir, kur tagad ir ūdens līmenis, te kaut kur, jā. Nu, redziet, jā. Un vēlreiz mūsu labais ceļš un piedošana. Visi ceļa darbi tika veikti lūk ar lāpstām. Parasti tā ir koka lāpsta ar dzelzs apkalumu, kas nav grāvraču rāpsts, kas vienkārši ir vecāks tips. Un te ir uzskatām, kāds izskatījās vai varēja izskatīties māju ceļš pavasarī vai rudenī. Jā, un, protams, es nezinu, vai te kāds Land Rovers izdrāstos cauri, bet zirdziņš ar drošku, kā jūs redziet, mierīgi, jā, pa šiem dubļiem tiek līdz jebkurai lauku sētai. Tā kā visam ir savu priekšrocību un savu trūkumu. Un zināmās tāda lieta kā ceļa klaušas. Katram saimniekam, katram pagastam, katram saimniekam attiecībā no viņa iespējām no turības bija noteikts daudzums grants jāsagatavo, jāizved no karjera un jāizber kaudzē ceļa malā, lai ceļa meistars varētu pārmērīt un atķeksēt, jā, ka viņš ir šo nodevu izpildījis. Nu, tad, kad pienāca pavasaris, tad tās kaudzes izlīdzināja un tādā veidā uzturēja šos vietējos un pagasta ceļus. Ja? Tās bija ceļa klaušas, kas pastāvēja līdz pa 40. gadām. Katrai saimniecībai. Nu, un ja mēs sākām ar zirgiem, tad, protams, pienākot 39. vai 8. vai jau pats 37. gadam, katra jauna džentlmeņa sapnis bija Ehrenpreis velosipēds, ar kuru varēja, kā saka, doties daudz drošāk un tālāk, ja, kas nebija jābaro tā kā zirdziņš, bet, laika pa laikam arī šādi apstākļi uz ceļiem. Tā kā tas nav
Te ir tas, ko es jums noteikti gribēju parādīt. Ja, tad tā ir pirms Pirmā pasaules kara attēls, braucēji, un te viņi nes kāpēc neiet pa to taciņu, ja, bet katrā ziņā, gar katru lielo ceļu, tas ir, arī šeit ir taciņas, ja, tāda lieta kā kājām gājējs, ja, tā ir tāda aizmirsta parādība. Un, kā mēs zinām, Reinis Kaudzīte nekad nebrauc uz Rīgu. Viņš vienkārši ņēma un aizgāja uz Rīgu, ja, no Piebaugas. Nu, un te arī, ja mēs runājam par īsumā pa ceļiem, kāda ir izskatījusies Vidzemes šoseja, ja mēs tagad pa viņu brēcam, ka tur ir bīstam līkumi un viss pārējais, ja, tad relatīvi, ja, tad ir lēni transporta līdzekļi. Un, protams, lai naktīs galīgi nenomaldītos, ja šais līkumos, redziet, ir balti nobalsināti akmeņi salikt rūpīgi, lai viņi kaut cik tumsā spīdētu, jo nebija tam braucējiem nekāda luktura, ne prožektora, ne tam līdzīgi. Ja? Tā kā pastāvēja tādas diezgan savdabīgas problēmas, kādas mēs šodien nevaram pat iedomāties. Nu, un te ir visi šie transporta līdzekļi, jā, tāds transporta līdzeklis, kādu, piemēram, vidzemnieks nekad nevarētu iedomāties, ka tāds vispār pastāv. Ja? Zemgales oru var redzēt mūsu Kurzemes sētas Laidarā, ja? Kurā pārvadāja. Ja? Vidzemnieks izdomāja, ka jātaisa liela platforma, nevis uz augšu. Nu, un te ir brods, protams, ar laivām, un te ir vēl, kurš šo vietu atpazīs? Jā. Un ko jūs teikt par Ķekavu? Jā, Ķekavas baznīca. Nu, redzi, visi tagad mēs zinām, ka tā ir Ķekavas baznīca bez torņa un pārcelt to no Dolas salu. Jā. Paldies par uzmanību tagad gan. Mārtiņš, kā labs muzikants, viņam ir vairākas beigas. Viņš paredz, ka viņš ir uztaisīt vienreiz beigas, un tad vēl papildus pastāstīt, un tad ir otrās beigas. Paldies. Tas netīšām iznāca kaut kā. Paldies par stāstījumu. Jautājums ir tāds, vai ir klātesošajiem jautājumi? Un ir. Lūdzu. Man ir par tām klaušām, kur ir jāved grants zemniekam muižā. Pagast norādītajā ceļa posmā. Jā, kur zemnieks ņēma granti? Pagasts viņam norādīja. Jo nevienam nebija tiesība, ja jūsu īpašumā bija grants karjeras, tad jums nebija tiesību protestēt pret to, ka jūsu karjeras tiek izmantotas sabiedriskām vajadzībām. Jā. Man tāds jautājums par tām droškām. Vai es pareizi sapratu, ka krievu valodā ļiņeika un droška ir viens un tas pats? Jā. Tad latviski tā runājot sanāk vienreiz vienu to pašu droška. Vai es saku tautoloģiju visstulbākā? Jā, līnija droška. Jā. Paldies. Man jautājums, bija ļoti daudz tie pastu pārvadājumi, pastu stacijas. Rīgā aiz Mākslinieku namu bija viena no senākajām Eiropas pasta stacijām, 1600 kaut kur 20-30 gadi. Visu dīķi tur bija dzirdamais, vēl tagad tāda bedra tur ir. Un to visu neatjaunoja. Un viss tas jumts un visādi tur artefakti gribēja, kāpēc tā?
Kā lai es piedodiet, es nenodarbojos ar Rīgas pilsētu. Man ir žēl, ka tas Rīgas pilsētas mūris, kas tur atrodas blakus tai vietai, ja, ir visnožēlojamākā stāvoklī. Ja Rīgas pilsētai jau tā tava mūru ir pavisam maz oriģinālo gabalu. Un turpat nav nekādas piemīnas plāksu, ka tur bija viens no senākiem Eiropas pastiem, viens no modernākiem. Nu, ko var darīt? Ko var darīt? Ja, tādi saimnieki Rīgā ir ilgi bijuši un vēl briesmīgāks stāvoklis ir ar izcilāko Rīgas ēku Dannenšternam, ja? Un vēl. Bet tas uz mums neatiesās. Un pa čigānu droškām, čigāni tās kulbas ir kāda? Ne droška, bet čigānu kulbas. No. Čigāni viņas ar apaļu pārlic, ar visādiem zvaniņiem bija tur viss, kas... Nu jā, bet mēs runājām par latviešiem, ja? Čigāni iebrauc un aizbrauc un paldies Dievam, ja? ka kaut ko nenozag. Labi, es jums izstāstīšu, ja jūs pieminējāt vienu interesantu lietu. Šitādā krogū viss notiek, viss ir. Viens vīrs iziet ziemas laikā, iziet ārā, pēc tam kliegdams skrien atpakaļ. Man no ragavām pulkstenis nozagts. Ko jūs uzreiz redzat savā iztēlē? Es, tad, kad to lasīju, es iedomājos pulksteni ar dzeguzi, ietītu kaut kādā biezā drēbē, ieliktu tais ragavās, ja? Un viņam tagad tā manta ir nozagta. Tā ir? Nē, viņam bija nozagts pulkstenīts no ilgs. Es nezinu, vai jautājums vietā bišķi tuvu ir par ceļu tīklu. Lasot senāku literatūru, es nesaprotu, kā no Limbažiem Valmiera, faktiski tas virziens, tas, kas šobrīd ir Valmieras ceļš, kur tika pāri Gaujai? Ilķenē. Ilķenē bija pārceltuvu. Tā ir vecākā vieta, ja? Jā, nekur citur. Un Pleskaus šosei, tā ir jauna konstrukcija, ja, kuru tāpat kā tagad Austrum Express izdzen cauri, ne uz ko nerēķinoties. Ja? Un normālais ceļš gāja lejā uz Ilķeni, tur bija pārceltuve, tad pāri, tad uz Straupi brauca, ja? Atkal pie Braslas, Braslā bija tilts laikam. Bet viena lieta ir jāatcerās. Es varbūt aizkavēju. Ja mēs braucam no Rīgas uz Liepāju, tad ievērojiet, ka visas apdzīvotās vietas ir kaut kādā vienotā attālumā. Vienas dienas bruņinieka jāienā. Un tad ir nākošā nocietinātā vieta, un tad ir nākošā. Šeit no Rīgas pirmā vieta, kur nocietināties, tās bija Nojermīls Dzirnavs, ja? Tad viņš pārcēlās pāri Ilķenei un tika līdz Siguldai, ja? Tad viņš tika līdz Cēsīm, tad viņš tika vēl tālāk, ja? Kura bija tātad, Rauna bija arhibīskapa pils un Valmiera bija ordeņa pils, ja es nemaldos, ja? Rauna ir arhibīskapa, jā. Var sakot, šādā veidā viss tā ceļošana notika. Vēlākos laikos ceļu tīkls, kuru piemēru vislabāk? Valter, to pašu. Tātad, ja mēs no Rīgas braucam uz Baldoni, visiem ir skaidrs, ja? Braucam uz Baldoni, uz kurien tālāk iet ceļš? Tālāk ceļš iet uz Iecavu. Uz Iecavas mūžu. Ja mēs runājam par Latviju, bet nebraucam ārā uz Šenbergu, ja? Iet uz Iecavu. No Iecavas, kas ir nākošā mūža?
Nē, man liekas, ka tur ir vēl kaut kas starpā. Ja? Code vai ja? Un tad tikai nonāk runa pa muižām ir. Ja? Tātad tas vecais ceļu tīkls ir starp muižām. Tas pats ir Vidzemē, ja? Kur jūs braucat no Piebalgas, braucat uz Liezēri, ja? No Piebalgas uz Liezēri, no Liezēras uz Madonu, teiksim, vai Cesvaini. Ja? Respektīvi, vai lejā atkal, ja? Vai no Ērgļiem uz Piebalgu. Ja? Visur tas ir savstarpēji. Bet jaunie ceļi, kas iet cauri, viņi konkurē ar tiem vecajiem, un dažkārt tas vecais ceļš ir piemērots tikai kaut kādai savstarpējai satiksmei. Ja? Un tāpēc ir tā, kad valdības vīrs atļaujās uzstāties, ja, ka mums ir pārāk attīstīts ceļu tīkls. To pašu var teikt, Latvijā bija visattīstītākais dzelzceļa tīkls 40. gadā, un tagad mēs esam pie sasistas silas. Ja? Tā. Labi, paldies par uzmanību.